Dámy a pánové, Šodien pasaules junioru čempionātā aizritēja kvalifikācijas braucieni un, protams, gribējās labāks rezultātus un lai vairāk sportisti kvalificētos A finālam. Tomēr esam mēs tur, kur mēs esam. Redzam, ka jāstrādā daudz, lai pēc gada sestdienas vakarā mēs būtu priecīgāki un labākām domām nekā tas ir šobrīd. Bet mūsu 125 klases sportisti pierādīja, ka viņš šobrīd ir gatavs šim līmenim. Tomas ar Paulu kvalificējās stabili no kvalifikācijas treniņa. Savukārt Kristers izcīnīja vietu pie starta barjeras, piedaloties lāšanas braucienā. Rītdien nāks jauni piedzīvojumi, jauni rezultāti un cerams, ka visi trīs sportisti izcīnīs punktus. Komentārs. Nekvalificējāmies, tātad, nav pietiekams meistarības priekš šādām sacensībām, jātrenējās un jābrauc augsts līmenis sacensības, lai varētu šeit startēt. Pasākums ir izdevies, lietas drusciņi pamaisīja, rīta brauciens tieši mazajām klasēm, bet visā visumā izdevies. Ļoti daudz sportistu, daudz vairāk nekā pagājušo gadu, un arī ļoti spēcīgi sportisti. Esam šeit Čehijā, Jiņņinas trasē. Šodien notika brīvais treniņš un kvalifikācija. Brīvajā treniņā ieguvu 5. apvidlaiku, ar ko biju apmierināts. Trasa šeit ir diezgan labi, kā jūs varat redzēt. Esmu par šādu trasi diezgan daudz pabraucis, un tāpēc varbūt nebija tik grūti sākumā piešauties. Iebraucās trasē diezgan labi špūras, varbūt nedaudz sanāca pa vienu līniju braukt, bet bija labi. Izdevās kvalificēties finālam ar 5. laiku, ar ko esmu apmierināts, bet es zinu, ka es varu labāk, jo es uzrādīju savu aplaiku, tobrīd biju 3. Bet zināju, ka es varu vēl labāk pēc šo apli. Mēģināju nedaudz sakļūdījos pāris vietās, līdz beigām atkritis 5. vietu, ar ko esmu apmierināts. Diezgan laba pozīcija pie bomja. Jā, redzēsim, ko rītdien mēs. Latvija!